Kā saka, garantējam divas gultas, galds ir palodzes lete, tā, kas jau ir tagad ar KPI pie projektu siltināšanas, ja jau ir paredzēta tā kā, palodze un tā pašā laikā lete, divi krēsli, un plus vēl kādam, teiksim tā, kā ir tagad cits ar tumpočka, ja, nebūs tumpočka, jo tumpočka vienmēr lūst atvilkas ārā, un pēc tam tur paliek tikai drauds no tā. Jā, būs tāda vieta studentam kaut kas, teiksim tā kā, individuāls, ja, atdalīts tāds maziņš kaut kur kaut kādā veidā, ja. Tā kā praktiski, uz doto brīdi jāsaka, būs katrā istabiņā tā saucamais minimums, ja. Bet lielie sienas vārti tur diviem, tur vajadzētu pietikties. Ko, tad droši vien tad jautājums būs. Man par to mājas nodošanu, pēc tam abas mājas tiek tā kā plānotas oktobrī jābūt. KPI projektam ir jābeidzās un jānododās. Un, piemēram, tos 2A māju tā kā ātrāk neko neteicās nodot, viss būs nelantīgi. Un tad liks tos ārzemju studenti tie pašā jūnijā? Vai pašā jūnijā? Jūnijā ļoti daudz ārzemju studenti brauc projām, un jūnija praktiski vasarā mums nāk iekšā katreiz vasaras skolas, tā saucamās latviešu valodas kursa Erasmus un skolnieku nometne. 8., 9., 9., 10. klase, ja, tie visi brauc dzīvot uz Vaņosu, uz viesnīcu, uz viestelpām. Jā, vēl labi jautājumu, lūdzu. Ja būs, protams, pie mazākās tikko varbūtības iespējas, ja, protams, liksim iekšā, es neesmu ieinteresēta, tā ir dzīva nauda, ka viņi stāv tukšā. Jā, vienkārši mēs te tā kā apkopējam to, ko studenti bija rakstījuši mājaslapā un vienkārši jautājumu. Ir tā, ka studenti zināt arī, kas notiek ar mēbelēm, vai būs vecās, vai arī būs jaunas mēbeles. Tās pašas gultas, kas vispār. Es tikko stāstīju, iebūvējamies kapi, visur būs jauni. Gultas tās, kas bija jaunas, ļoti daudz bija, ja, tās noteikti paliksies, ja, bet pamatā, kā es teicu, A blokā būs noteikti jaunas visas mēbeles, ja, un pārējais ir praktiski arī viss būs jauns, izņemot tās gultas, kas ir normāli eksploatējams vēl, ja, tīri ārā nemetīsim. Vai iziesim uz to kompromisu, padosim tām kopnītnēm, provinces kopnītnēm, šeit nopirksim jaunu, tā gribam sakat. Saka. Noteikti ir izdevīgāk būt Ko? citām to, jā. Izdevīgāk būt, lai tiem met kaut ko vēl vecāk ārā, jā, paņem šito jauns pošas. Es pilnīgi piekrītu. Kā uz 1. septembri, ja būs brīvas vietas, varēs atgriezties, protams. Nē, rindu mēs neveidosim noteikti. Kā, tu tagad ies ārā pavasar no kopnīcas, ja? Bet tāpēc, ka tu brauci, ka tu ej ārā no kopnīcas, tāpēc, ka tu brauc mācīties kaut kur. Piemēram, strādāt, tad man tev ir jāsaka tā, ej ārā, un tad uz 1. septembri normālā, kāda mums ir kārtība, vietu piešķiršanā, tas startēs tajā normālajā, kā saka, rindas kārtībā, kad tev pienāksies no sākuma pirmkursnieki 1. septembrī, ja? Pēc tam vecākie būtu. Ja tu uz 1. septembri tikai nāks atpakaļ. Pirmkursniekam 1. septembrī. Jo tā jau mēs visi iziesim ārā no kopmītnēm, kas maksās par vasaru. Ja mēs tā gribam šo te pasākumu ieviest, tad mums šī te 3 mēnešu naudiņa ir jāsadala uz pārējo īres maksu par pārējo mācību gadu, un tad mēs varam tā darīt. Tad mēs varam iet ārā un nākt un domāt visu jaunu, visu jaunu sistēmu, ja? Erasmus studentiem, piemēram, aizbrauc uz pavasara semestrus, jāzemēs un pēc tam vasarā. Visi tiek nodrošināti Erasmus studentiem dienas viesnīcas vietā. Tad citas viesnīcas. Redzi, citas, tu tagad man tā prasa, tas ir runa tieši tagad par āzeni, ja par vispār kopmītni. Jo vispār kopmītnēs mums vietas ir vairāk kā vajag, mēs varam nodrošināt. Viņš nāk un iedzīvot kopmītnē. Nē, ja ir tā kopmītnē, kurā tu dzīvoji vietu, kad tu izgāji ārā, protams, man ir no pretīm nāc atpakaļ un dzīvot turpatām. Ja tur nav vieta, tad diemžēl būs jāiet uz citur vieta, ja? Mēs nevaram tā, ka jūs braucat Erasmusā un mēs jums glabājam vietu. Visi ļoti skaisti, tas ir atkal tas pats stāsts, ja? Kad, tad mums ir kaut kā jātaukās, samaksas savādāk.
ja? Bet, ja jūs, piemēram, ir jau ļoti daudz tādu, kas aizbrauc un nebūtu neatnāk atpakaļ dzīvot, un es viņam tagad to vietu taupu, tātad jau visu šito laiku jau tā vieta tukša bijusi, un viņš tagad neatnāk vēl, ja? Tātad, tā bišķi, un atkal cik snupaks netiek iekšā tāpēc, ja? Tad vēl jautājums, lūdzu. Vai Ātens 22 tiks ierīkot jauni lifti? Lifti? Jā. Jūs jau tagad salauzāt, tu negrib ir jāliek, jā. Jā, par to salauzo viņš līdz remontam tiks taistīts, vai līdz pašlaik viņu netaisīs? Netaisīs? Nu, ir nopirktas tā saucamās detaļas, kas tur ir salauztas beidzot līdz kliņķim, ja? Ja to ieliekot tagad tos detaļu, kas tur ir 2 detaļu salauztas, tā saucamā ķepas, kas ir bremzes, ja? Un arī tās sliedes visas, ja tās ieliekot tie līdz aizies, tad jā, ja nē, tad diemžēl fizkultūra vieniem, var jau paturēt. Kas vainas? Labi, šeit. Man tieši vēl jautājums ar pašo līdzi. Man nekas nav tiešām pret veselīgu fitnesu, bet vienkārši tas, kad būs tā izvākšanās ārā, ja, piemēram, no 9. stāvā tās visas mantas būs jānotransportē lejā, tas bez līdzas palīdzības būtu visai nereāli, jo, teiksim, pa kaut kādām pa mazām kastītēm un dalīdīgs iet augšā lejā, nu, Pagaid, ko tu pa mēbeliem runāji par savām personīgām mantām? par mantām tieši. Par personīgām mantām? Viņu ir daudz. Saici viņu ģimeņu ciemos. Tā esi tā, un ko lai šodien palīdzi? Nu, tas tā, es gribu teikt tā, jā, ir ļoti jauki, es saprotu, ka jūs šeit dzīvojat patstāvīgi, ka neīslaicīgi, jā? Bet, teiksim tā, pastāvīgās mantas ar tikai tam dēļ tagad mēs pirms remonta liksim iekšā jaunu liftu un pēc tam tagad ļausim remontniekiem viņu salauzt tāpat, kā viņš ir salauz 22 mājā, ja, no remonta puses. Man liekas, ka tas ir bišķi neadekvāti, ja, finansiālā ziņā. Man liekas, ka nones savus mantas un no 9. taču nav mēbeles jānes lejā, jā. Jautājums tieši par izvākšanos. Reizē pusai sanāk izvākties 15. martā visiem. Kā ir ar labo? Līdz 15. Nu jā, līdz 15. martā. Kā ir ar labo pusi? Vai tur var dzīvot tie studenti arī, kas ir akadēmiskajā atvaļinājumā, tie, kas ir beiguši RTU, bet dzīvo jau ļoti sen tajās klajās, vai tiem arī ir jāizvācās 15. martā, vai viņi tomēr var dzīvot bez jūnija? Es taču teicu, ka labā puse izvācās sliktākā gadījumā 1. jūnijā un labākā gadījumā mēs pabeidzam sesiju. Es vakardien biju pie Tānas un viņa tā kā teica, ka par akadēmisku ir uz jautājums, principā viņiem vajadzētu arī 15. martā izvākties un tie, kas ir jau sen dzīvojuši klajā, tad ir beiguši. Ja runa par kreiso pusi, ir jāizvācās 15. martā. Es pašā sākumā. Nu jā, es vienkārši precizēju, jo šobrīd atkal ir tā, ka informācija... Nē, tur vienkārši neaizdāmu sapratusi. Nē, viņa vakardien ļoti citīgi runāja, tad viņiem varbūt uzskata, ka tā ir jā. Ok, labi. Pieņemsim, bet 100% ir jāizvācās kreisai pusē. Protams, tagad var pārvākties, ja tas, kas dzīvo kreisajā pusē, viņam ir vienkārši jāpabeidz šis gads tikai, ja, un ir vieta labajā pusē, viņš var pārvākties uz labo pusi un pabeigt un dzīvot, ja, jo tur tās vietiņas salīdzinot ir ļoti maz, bet arī dotajā brīdī, ja tu man tagad tā saka, tur akadēmiskais vai beidzis, ja, tu pasaka, vai tagad ir vērts šo te cilvēku principu precīzi mest ārā, ja. Jā, nākotnē es atkal piekrītu tam pašam jūsu variantam, kas bija līdz šī gada 1. septembrim, kad Āzenē var dzīvot tikai students, ja. Varbūt es tā gribētu, lai jūs padomātu par